2026. gada 18. jūlijas. Debesīs virs Krievijas pilsētas Tambovas, kas atrodas aptuveni 475 km uz dienvidaustrumiem no Maskavas, piepilda ukraiņu drona raksturīgā dūkoņa. Tālāk uz ziemeļiem, daudz tuvāk galvaspilsētai, Elektrostalas pilsētā, risinās līdzīga situācija, kad bezpilota lidaparāti iekļūst pilsētas gaisa telpā. Pēdējās nedēļās un mēnešos daudzi Ukrainas bezpilota lidaparāti ir iekļuvuši tādās Krievijas pilsētās kā šīs. Parasti tiem meklē naftas pārstrādes rūpnīcas, degvielas uzglabāšanas iekārtas un citus vērtīgus Kremļa enerģētikas infrastruktūras objektus. Šiem droniem tomēr ir pavisam citi mērķi. Tie nemeklē degvielas noliktavas un arī nedodas uz tradicionālajiem militāriem objektiem, piemēram, dronu ražotnēm vai munīcijas krājumiem. Tā vietā tie grasās uzbrukt Krievijai vietā, kur tā to vismazāk gaida, atverot pavisam jaunu fronti un radot jaunu haosa vilni, ar kuru Kremlim būs jātiek galā. Jo šie droni tagad ir tikai sekundes attālumā no trieciena Krievijas lielākā tiešsaistes mazumtirdzniecības uzņēmuma noliktavām, tā sauktajam Krievijas Amazon Wildberries. Ir viegli saprast, kāpēc Ukraina vēlētos uzspridzināt, piemēram, raķešu rūpnīcas vai palaist savus dronus un raķetes pret Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, jo tas tieši ietekmē Kremļa spēju apgādāt savu kara mašīnu ar degvielu un acīm redzamā veidā turpināt konfliktu. Mazāk ražotu dronu un raķešu nozīmē mazāk munīcijas, ko palaist uz Ukrainas mazpilsētām un pilsētām. Vairāk degošu naftas pārstrādes rūpnīcu nozīmē mazāk naudas, kas ieplūst Krievijas prezidenta Vladimira Putina kasēs. Tomēr ir mazliet sarežģītāk saprast, kāpēc Kijevas spēki vēlētos uzbrukt lielam tiešsaistes tirgum, kas pārdod ikdienas patēriņa preces, piemēram, apģērbu, kosmētiku, grāmatas un dāvanas. Taču Wildberries klusībā spēlē nozīmīgu lomu karā. Dibināts 2004. gadā un bāzēts Maskavā, Wildberries ir lielākais Krievijas e-komercijas uzņēmums. Tas piesaista miljoniem lietotāju katru dienu, apstrādā simtiem tūkstošu pasūtījumu dienā un rada miljardiem dolāru lielus gada pārdošanas apjomus. Tas apkalpo ne tikai Krieviju, bet arī daudzas bijušās Padomju Savienības republikas, piemēram, Armēniju, Tadžikistānu, Baltkrieviju, Gruziju un Uzbekistānu. Aptuveni puse no visiem tiešsaistes pārdošanas darījumiem Krievijā notiek Wildberries platformā. Tā ir labi zināma platforma, pie kuras Krievijas iedzīvotāji vienmēr vēršas, kad vēlas ātri un ērti iegādāties kaut ko tiešsaistē, vai tas būtu jauns apģērbs, sadzīves tehnika vai elektroniska ierīce. Un tieši tāpat kā Amazon ASV un citur pasaulē, arī Wildberries nepārdod tikai savus pašu produktus. Patiesībā lielākā daļa uzņēmuma darbības notiek izmantojot citus zīmolus un pārdevējus, kuri tirgo savas preces šajā platformā un paļaujas uz to, lai sasniegtu miljoniem patērētāju visā Krievijas plašajā teritorijā. No pirmā acu uzmetiena šis uzņēmums neizskatās pēc acīm redzama militāra mērķa. Piemēram, pārlūkojot Wildberries sākumlapu, jūs visticamāk redzēsiet reklāmas un preču piedāvājumus, piemēram, skolas piedarumiem, sieviešu kleitām un bērnu precēm. Tomēr, iedziļinoties vairāk, sāk parādīties brīdinājuma zīmes. Jo šī platforma nepārdod tikai nekaitīgas patēriņa preces, tā pārdod arī preces ar acīm redzamu un nepārprotamu militāru pielietojumu. Tādas preces kā necaušaujamās vestes, bruņu vestes, ķiveres, sakaru aprīkojums, optiskās šķiedras kabeļi un dronu komponentes. Un tā, lai gan Wildberries ir mēģinājis nomaskēt savu iesaisti karā, savos politikas dokumentos norādot, ka tas atsakās pārdot militāras klases ieročus, tas tomēr ir aktīvi piedalījies konfliktā. Jo Wildberries mājaslapa neapmeklē tikai parastie Krievijas pilsoņi, kad viņi vēlas kaut ko iegādāties. Krievijas karavīri dara tieši to pašu. Kopš kara sākuma, 2022. gadā, līdz pat šodienai Kremļa karaspēks ir vērsies pie Wildberries ikreiz, kad nepieciešami papildu krājumi. Kā paskaidro Pāvels Lucins, vecākais pētnieks Eiropas politikas analīzes centrā, Krievijā oficiālās procedūras pārsvarā attiecas tikai uz ieroču iepirkumiem, tāpēc militārajām vienībām un atsevišķiem karavīriem daudz kas jāiegādājas pašiem. Formas, tērpi, pārtika, benzīns, elektroģeneratori, droni, automašīnas, motocikli, rezerves daļas. Tāpēc ir iespējams iegādāties kara vajadzībām nepieciešamās preces Wildberries platformā. Tieši tāpēc Wildberries ir kļuvusi par taisnīgu un leģitīmu mērķi Ukrainai, jo tā nav tikai draudzīga patērētāju tirdzniecības vieta, par kādu izliekas. Tā ir plašs militārās loģistikas tīkls, kas piegādā svarīgas iekārtas, ļaujot Krievijas karavīriem efektīvāk veikt savas operācijas un apdraudot Ukraiņu dzīvības. Kijevas komandieri to saprata. Viņi arī apzinājās, ka viņu labākā iespēja uzvarēt karā nav stāties tiešā cīņā ar Krievijas spēkiem frontes līnijā, bet gan pāraut ienaidnieka apgādes līnijas un sagraut viņu loģistiku. Wildberries noliktavas bija daļa no šīs loģistikas, tāpēc tām bija jādeg. Tas mūs atgriež pie 18. jūlija notikumiem, kad Ukraina nolēma pacelt savu arvien efektīvāko tāldarbības triecienu kampaņu pavisam jaunā līmenī. Kijevas spēki jau bija veikuši daudzus veiksmīgus triecienus naftas pārstrādes rūpnīcām, transporta mezgliem un militārajām rūpnīcām. Saprotot, cik vērtīgs Wildberries bija ienaidnieka karaspēkam, Ukraina nolēma padarīt uzņēmuma noliktavas par galvenajiem mērķiem.
No Ukrainas teritorijas tika sagatavoti un nosūtīti dronu bari, kas sāka savus garos ceļus pāri robežai un Krievijas gaisa telpā. Tie nebija parasti droni. Daudzi Ukrainas bezpilota lidaparāti ir paredzēti tikai dažas minūtes ilgam lidojumam pirms trieciena mērķiem. Šiem bija jāspēj darboties daudz ilgāk, lai pārvarētu simtiem jūdžu un trāpītu dažos no lielākajiem un noslogotākajiem Wildberries loģistikas centriem. Gadu gaitā Ukrainai vienkārši nebija tehnoloģiju, lai veiktu šāda veida uzbrukumus. Taču 2026. gadā tā var lepoties ar izcilu dronu armiju, tostarp tādiem modeļiem kā Firepoint FP-FP1. Spējīgi lidot gandrīz 1000 jūdžu attālumā, pārvadājot kaujas galviņas, kas sver līdz 120 kg. PEG FP-FP1 droni ir aprīkoti gan ar inerciālās, gan satelīta vadības sistēmām, lai atrastu ceļu līdz saviem mērķiem, ar radaru absorbējošu pārklājumu, lai izvairītos no atklāšanas, un elektroniskajiem pretpasākumiem, lai tiktu galā ar Krievijas traucētājiem. Tie ir vieni no vismodernākajiem un efektīvākajiem bezpilota lidaparātiem, kādi jebkad radīti, un 18. jūlijā vairāki no tiem dūts debesīs virs Tambovas un Elektrostalas, divas vietas, kurām ir viena kopīga iezīme. Tās abas ir lielu Wildberries izplatīšanas centru mājvieta. Naktī, tumsas aizsegā, droni nonāk savu ceļojumu noslēdzošajā fāzē. Ukrainas operatori vēro no droša attāluma, simtiem jūdžu tālumā, kā viņu bezpilota lidaparāti precīzi virzās uz saviem mērķiem. Karš drīz ieies jaunā fāzē. Pirmais drons saduras ar savu mērķi, izraisot lielu sprādzienu Tambovas noliktavā. Noliktava tika atvērta pagājušajā gadā, un tajā ir pietiekami daudz vietas, lai vienlaikus uzglabātu līdz 54 miljoniem preču. Drīz pēc tam vēl viens drons trāpa mērķī, izraisot vēl vienu liesmojošu ugunsbumbu. Elektrostalā. Tā pati situācija atkārtojas, kad vairāki droni uzbrūk. Viens no Wildberries lielākajiem loģistikas centriem, kas aizņem vairāk nekā 360 000 kvadrātmetru un nodarbina vairāk nekā 8000 cilvēku. Vietējie iedzīvotāji tiek pamodināti no gultām un steidzas pie logiem, lai filmētu notiekošo haosu, uzņemot attēlus un video, kurus steigā publicē internetā, parādot milzīgus melnu dūmu mutuļus, kas sāk piepildīt debesis virs viņu pilsētām, un veselas noliktavu sienas, kas sabrūk intensīvā ugunsgrēka karstumā gan pašās noliktavās, gan apkārtējās teritorijās. Nakts maiņas darbinieki steidzas uz izejām, kamēr gaisā valda haoss un panika. Dažus aptur bezsirdīgi uzraugi, kuri, kā ziņots, atsakās ieslēgt ugunsgrēka trauksmi vai dot evakuācijas rīkojumu līdz pēdējam iespējamajam brīdim, vairāk rūpējoties par saviem peļņas ieguvumiem nekā par darbinieku dzīvībām. Šādas pieejas dēļ, lai gan lielākā daļa darbinieku izkļūs no noliktavām dzīvi, to pašu nevar teikt par visiem. Pēc uzbrukumiem Krievijas amatpersonas ziņo par vairākiem bojāgājušajiem un vairākiem desmitiem ievainoto. Kamēr Wildberries izpilddirektore Tatjana Kīma reaģē uz uzbrukumiem vietnē Telegram rakstot: briesmīga nakts, briesmīgi notikumi mūsu uzņēmumam un mūsu valstī. Šīs sāpes nav aprakstāmas vārdos. Tikmēr Ukrainas dronu spēku komandieris Roberts Braudējs dalās ar citu viedokli. Tas ir par to, lai dažu sekundžu laikā iznīcinātu ilūziju par ērtu, mierlaika eksistenci paklausīgajiem agresorvalsts iedzīvotājiem, trāpot pašā jutīgākajā parasto impērijas patriotu un Putina atbalstītāju komforta zonas punktā. Un tas ir tikai sākums. 20. jūlijas. Dūmi ir izklīduši Tambovas debesīs. Putekļi elektrostalā ir sākuši nosēsties. Taču Krievija vairs nav tāda pati. Valsts iedzīvotāji ir spiesti izjust kara sekas pavisam jaunā veidā. Daudzi tirgotāji un uzņēmumu īpašnieki ir vērsušies pie Telegram un citām tiešsaistes platformām, lai dalītos savos bēdu stāstos, skaidrojot, kā liela daļa viņu preču krājumu gāja bojā liesmās 18. jūlija uzbrukuma laikā. Un kopš tā laika Wildberries klusi atjaunināja savu politiku, lai atbrīvotos no finansiālās atbildības par precēm, kas zaudētas vai bojātas raķešu trieciena vai dronu uzbrukuma laikā. Uzņēmumam vairs nav pienākuma sniegt šiem uzņēmumiem jebkāda veida kompensāciju. Taču uzņēmums joprojām saskaras ar milzīgām izmaksām un traucējumiem. Eksperti lēš, ka tas izmaksās līdz pat 35,8 miljardiem rubļu, jeb 457 miljoniem dolāru, lai salabotu bojātos objektus. Rēķins ir tik milzīgs, ka Wildberries apdrošinātāji visticamāk to pilnībā neseks. Uzņēmums, kas gadiem ilgi ir baudījis tik lielus panākumus un dominējis Krievijas mazumtirdzniecības sektorā, tagad saskaras ar nebijušu krīzi. Un situācija tikai pasliktināsies, jo vēl viens Ukrainas dronu bars ir iekļuvis Krievijas gaisa telpā. Ne jau jebkurš bars, bet viens no lielākajiem līdz šim. Aptuveni 400 dronu ir pacēlušies no dažādām vietām visā Ukrainā un strauji dodas pretī saviem mērķiem. Daži dodas uz dienvidiem, Azovas jūras virzienā, kur tie varētu uzbrukt un iznīcināt vairākus Krievijas ēnu flotes kuģus, kas pārvadā naftu, graudus un citus resursus. Tomēr liela daļa šīs pietojuma dodas tieši uz Krievijas kultūras, ekonomisko un politisko centru – Maskavas reģionu. Tuvojoties valsts galvaspilsētai, ieslēdzas Krievijas pretgaisa aizsardzības līnijas. Radaru ekrāni pēkšņi iedegas ar desmitiem mirgojošu gaismiņu, kad raķešu sistēmas sāk darboties. Taču droni ir pārāk mazi, pārāk ātri un pārāk daudz, lai Krievija ar tiem tiktu galā. Daži tiek notriekti, bet daudzi turpina ceļu uz Podoļsku, kas atrodas tikai 40 km uz dienvidiem no Kremļa. Tur tie sadalās. Daži mērķē uz vietējo naftas bāzi, bet citi steidzas uz vēl vienu Wildberries atrašanās vietu tuvējā Kolodīno apkaimē.
Viens no uzņēmuma vecākajiem un lielākajiem izplatīšanas centriem drīz atkal uzliesmos. Vietējie krievi pamostas nakts vidū, kad apkārt skan sprādzienu trokšņi. Kamēr daži meklē patvērumu, citi paķer savus telefonus un filmē hausu. Kad pa visu Wildberries objektu notiek triecieni, sprādzieni un izceļas ugunsgrēki, milzīgi krājuma apjomi sadeg pelnos. Ne viss no tā ir saistīts ar militāro, taču Ukrainai nav iespējams mērķēt tikai uz militārajiem produktiem. Tā kā Wildberries pārdod tik plašu preču klāstu, labākā un pat vienīgā iespēja, kas ir Kijevas komandieriem, ir mērķēt uz visiem noliktavu kompleksiem un tādējādi viņu uzņēmumam nodot skaidru vēstījumu. Tā iesaistīšanās karā vairs netiks pieļauta, un tās aktīvi būs apdraudēti. Kamēr tā turpinās veicināt preču pārdošanu, kas nodrošina Kremļa kara mašīnu. Kā skaidros Serhijs Kuzants, Ukrainas drošības un sadarbības centra priekšsēdētājs, galvenais iemesls uzbrukumam Wildberries ir šāds. Noliktavas ir mērķētas, lai izjauktu Krievijas loģistiku un divējādu lietojumu preču, kritiski svarīgas elektronikas, sankcionētu preču un tam līdzīgu preču piegādi Krievijas armijai un Krievijas ieroču ražotājiem. Bet ar to viss nebeidzas. Ar šiem uzbrukumiem Ukraina arī liek Krievijas iedzīvotājiem sajust karu savās mājās. Tas viņiem ļauj nedaudz izjust, ko ukraiņiem nācies izciest gadiem ilgi Krievijas agresijas dēļ. Gadiem ilgi ukraiņiem nācies vērot, kā deg viņu mājas. Viņi ir redzējuši, kā slimnīcas, skolas, mājas, baznīcas un kultūras pieminekļi tiek pārvērsti drupās. Krievijas nerimstošo nežēlīgo uzbrukumu rezultātā daudzi ir redzējuši, kā viņu uzņēmumi aiziet bojā, vai arī bijuši spiest pamest vietas, kurās uzauguši, tikai lai izdzīvotu. Tagad, beidzot, Ukraina ir pozīcijā, kurā tā var nodarīt līdzīgu postu savam ienaidniekam, taču tā nerīkojas kā Krievija. Ukraina nevēlas pastrādāt kara noziegumus, bombardēt skolas un sagraut dzīvojamās ēkas līdz pamatiem. Tā vietā tā vēlas koncentrēties uz taisnīgiem, likumīgiem mērķiem, vienlaikus nosūtot vēstījumu, kuru Krievijas sabiedrība vairs nevar ignorēt. Vēstījumu, kas iespējams beidzot mudinās vairāk cilvēkus sacelties un dumpoties pret slepkavniecisko režīmu, kas viņus pārvalda. Vēstījumu, kas no šī brīža kļūs tikai skaļāks. 22. jūlijā Ukraina atsakās samazināt savus uzbrukumus. Tā vietā tā nolēma dot Krievijai vēl spēcīgāku triecienu, mērķējot ne tikai uz vienu, bet uz divām atsevišķām Wildberries noliktavām tajā pašā dienā. Vēlreiz no Ukrainas teritorijas paceļas tālas darbības trieciena droni, kurus vada piloti un to iekšējās navigācijas sistēmas. Pāri robežai un uz saviem mērķiem tie dodas dienvidaustrumu virzienā uz Krasnodaru, lielāko pilsētu un Krievijas Krasnodaras novada administratīvo centru, un mazāko pilsētu Nevenomisku Stavropolis reģionā. Aptuveni 150 jūdzes tālāk uz austrumiem. Šīm pilsētām ir maz kopīga gan pēc izmēra, gan izskata, taču abas ir starp vairāk nekā 200 loģistikas centriem, uz kuriem Wildberries paļaujas, lai nodrošinātu savas darbības visā Krievijā un starptautiskā mērogā. Tagad, kad uzņēmums apzinās, ka tā noliktavas ir kļuvušas par militāriem mērķiem, tas vismaz ir uzlabojis savu spēju reaģēt uz šiem uzbrukumiem. Tiklīdz tiek konstatēti Ukrainas droni, atskan trauksmes signāli, kas izraisa abu objektu masveida evakuāciju. Darbinieki steidzas uz izejām, kamēr bezpilota lidaparāti tuvojas, un dažu sekundžu laikā notiek pirmais trieciens. Tagad jau pazīstamais un nepārprotami atpazīstamais sprākstoša drona kaujas galviņas troksnis ir dzirdams jūdžu attālumā, kad Krasnodaras objektā izceļas postošs ugunsgrēks. Nevenomiskas noliktavas arī tiek aizdedzinātas, kad vairākas droni veic triecienus. Glābšanas dienestu darbinieki steidzas uz notikuma vietu, lai ierobežotu ugunsgrēkus, taču postījumi jau ir nodarīti. Vēlreiz, Krievijas pretgaisa aizsardzība ir izrādījusies nepietiekama, un arī Wildberries nav spējis pasargāt sava pārdevēja krājumus no Ukrainas dusmām. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svin šo triecienu, norādot, ka abi centri bija iesaistīti Krievijas armijas nodrošināšanā ar dronu komponentēm, navigācijas aprīkojumu un citu tehniku. Jau nākamajā dienā, 23. jūlijā, parādās jaunas ziņas par vēl vienu triecienu uzņēmumam Wildberries. Šoreiz nelielā ciematā netālu no Voroņežas pilsētas. Tikai 105 jūdzes no Ukrainas robežas. Pilnībā Ukrainas drona darbības rādījusā. Lai gan šis uzbrukums bija mazāk nopietns nekā citi un nebija izcēlies ievērojams ugunsgrēks, joprojām tika novērotas caurumi Wildberries noliktavas jumtā, kas liecina, ka droni bija veiksmīgi iekļuvuši ēkā un iespējams sabojājuši vai iznīcinājuši tajā esošās preces. 24. jūlijā Ukrainas uzbrukumi mazumtirdzniecības objektiem turpinājās ar jaunu svaru. Droni devās Krievijas otrās lielākās pilsētas Sanktpēterburgas virzienā, kur atrodas vairāki milzīgi Wildberries loģistikas centri, tostarp Šušaru sadalas centrs, kas aizņem vairāk nekā 100 000 kvadrātmetru. Učinas zavoda centrs, kas apstrādā milzīgus preču apjomus no Wildberries pārdevējiem, un Krasnī Bēr kompleks, kur uzņēmums aktīvi paplašina, lai apstrādātu dažus no lielākajiem un smagākajiem priekšmetiem, kas tiek pārdoti tā platformā. Simtiem tūkstošu Wildberries pasūtījumu šajās telpās tiek apstrādāti katru dienu, un Ukraina grasījās tos nodedzināt nakts vidū. Ukrainas droni iekļuva pilsētas gaisa telpā. Sanktpēterburga ir viena no labāk aizsargātajām Krievijas daļām tās lieluma, iedzīvotāju skaita un kultūras nozīmes dēļ, taču tā joprojām nebija pietiekamu aizsardzības līdzekļu, lai apturētu šo triecienu. Daži bezpilota lidaparāti tika notriekti, taču daudzi citi turpināja ceļu, to raksturīgā dūkoņa pamodināja vietējos iedzīvotājus no miega, kad tie steidzās uz Wildberries noliktavām.
Pēkšņi atskanēja vairāki sprādzieni, kas izraisīja triecienu viļņus visā pilsētā, jo vairākas noliktavas gan Šušari, gan Učina zavodu kompleksos aizdegās. Iedzīvotāji ierakstīja notiekošo, kamēr liesmas laizīja gaisu un dūmu stabi pacēlās, aizsedzot nakts debesu zvaigznes. Reģionālais gubernators Aleksandrs Drozdenko bija spiests apstiprināt, ka droni atkal ir uzbrukuši Sanktpēterburgai. Arī pilsētas lidostai nācās apturēt darbību, kamēr ugunsgrēki plosījās. Un ja Wildberries vadība domāja, ka Sanktpēterburga bija vienīgais Ukrainas mērķis tajā naktī, viņi smagi kļūdījās. Dažu stundu laikā papildu triecieni, sprādzieni un ugunsgrēki tika ziņoti arī loģistikas centrā Tverā, kur gaisu piepildīja biezs dūmu mākonis. Un Krimas pilsētā Simferopolē, kur darbojas arī Wildberries. Vienas nedēļas laikā Ukrainas droni uzbruka vismaz 9 Wildberries loģistikas centriem no Krievijas dienvidiem līdz pat ziemeļu Ļeņingradas reģionam. Viņi iznīcināja preces vairāku miljardu dolāru vērtībā un ietekmēja apmēram 552,000 kvadrātmetru noliktavu platības, kas ir apmēram 10% no kopējās Wildberries kapacitātes. Viņi atstāja daudzus uzņēmumu īpašniekus dusmu un izmisuma pārņemtus, un daudzi šo dusmu novirzīja pret savas valsts vadību. Par to, ka turpina karu, kuru acīm redzami neuzvar, un par nespēju aizsargāt savus cilvēkus un infrastruktūru. Vēl svarīgāk, Ukrainas uzbrukumi arī paralizēja vienu no lielākajiem militāriem loģistikas tīkliem, kas visu šo laiku darbojās ēnā. No malas šķietot kā vienkārši tiešsaistes tirgus, bet slepeni ļaujot karavīriem iegādāties visu, sākot no dronu detaļām līdz bruņu vestēm. Ar šo rīcību Ukraina ir tikai padziļinājusi Krievijas armijas piegādes ķēdes krīzi. Šodien Kremļa karavīri jau cieš no zemes kvalitātes aprīkojuma un grūtībām iegūt nepieciešamās piegādes. Wildberries triecieni pastiprina šīs problēmas, padarot dzīvi vēl grūtāku vidējam Krievijas karavīram un vēl vairāk samazinot Maskavas izredzes uzvarēt. Tiksimies nākamajā kaujas laukā.